vienkārši sazvanīju visu, un visi būs. Jā, kaut kādiem 40 cilvēkiem vismaz. Čau visiem, ir beidzot sākusies, labi, drīz sāksies vasara, un visiem skola ir beigusies, un tas nozīmē, ka jūs tagad varat būt priecīgi. Un ja es esmu priecīgi par to, ka es esmu pabeigusi skolu, man tāds ļoti grūts uzdevums bija, bet nu labi. Un tad es izdomāju, ko es šoreiz varētu filmēt. Mēs tā domājām, un sapratām, ka drīz taču ir vasara, jeb tūlīt ir vasara. Un mēs taču vasarā parasti kaut ko iedomāmies, ko mēs darīsim, vai ne? Un tagad mēs izdomājām uzfilmēt iedomas pret realitāti vasaras laikā. Tas nozīmē, ka būs 3 situācijas, kurās mēs iedomāsimies kaut ko, un tad tā, kā tas notiek realitātē. Un tad es domāju, mēs varam ķerties pie pirmās situācijas. Čau! Kad šovakar? Jā. Nu, man ir kas savās piedāvājums. Mana mamma aizvar, kas prāma pie manis ir balīta. Jā, un... Tu būsi? Jā, tad 7 pie manis. Paņem kaut ko līdzi, jā. Es vienkārši sazvanīju visu, un visi būs. Jā, kaut kādiem 40 cilvēkiem vismaz. Davai, tiekamies sakarā, davai, čau! To challenge varētu? To challenge? Tas taks. Teikt vasaras tagu. Augusta tagu. Pizzas challenge. Jā, cik jau man ir. Tur būs viss vasarā izpildīt. Kas vēl? Nav video. Tur būs. Paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Tas bija viss, un es ļoti ceru, ka jums patika, un ka jūs... Tas, ko jūs iedomāsieties, ka jums tas piepildīsies, nevis tā kā man. Labi, tātad tiekamies nākamajā svētdienā. Ja jums patīk šis video, spēdiet laiku un subscribe-ojiet, ja jūs vēlaties. Un es tiešām jums vēlu laimīgu vasaru un jauku vasaras iesākšanos, un tad jau tiekamies nākamajā reizē.